Labdien! Labdien, cienījami sportisti, tiesnieši, komandu pārstāvji, organizatori un viesi! Šodien Rīgā uzņem lielu notikumu NAC International World Bodybuilding Championships 2026. Tas ir liels gods Latvijai, tas ir liels gods Rīgai un tas ir liels gods visiem cilvēkiem, kuri tic disciplīnai, spēkam un raksturam. Bodybuildings nav tikai muskuļi, bodybuildings ir griba, tā ir kārtība, tā ir pašdisciplīna, tā ir spēja katru dienu darīt to, ko citi nevar vai negrib darīt. Es vēlos pateikt paldies visiem, kas apkalpo šo čempionātu. Organizatoriem, komandai, tehniskajiem cilvēkiem, tiesniešiem, oficiālajiem komandu pārstāvjiem. Bez jums šāds pasākums nebūtu iespējams. Īpaši vēlos izcelt mūsu sporta leģendu Aivaru Visocki. Aivar, jūsu piemērs ir ļoti spēcīgs, 44 gadi uz skatuves, tas ir neticami. Tas ir Ginesa rekorda cienīgs sasniegums. Tas ir piemērs Latvijai, jaunai paudzei un visiem sportistiem. Es vēlos pieminēt arī Hermani Pliško. Pēc viņa lielas uzvaras Turcijā radās doma, ka pasaules čempionātam jānotiek pie mums Rīgā. Un šodien mēs redzam rezultātu. Un, protams, Anna Vasariede, pasaules čempione. Anna, jūs parādāt, ka Latvija var būt mazā valsts pēc izmēra, bet ļoti liela pēc talanta, darba un ambīcijām. Es šeit arī esmu cilvēks, kurš pārstāv suverēnu varu. Mēs ticam stiprai Latvijai, mēs ticam brīviem, stipriem un atbildīgiem cilvēkiem. Un šī zāle šodien ir tieši par to, par cilvēkiem, kuri paši sevi veido. Es labi saprotu, ka diēta nav atdalāma no treniņiem. Forma top ne tikai zālē, reliefs lielā mērā ir kalts arī virtuvē. Gatavošana sacensībām prasa disciplīnu, ierobežojumus un ļoti stingru režīmu. Tāpēc pēc sacensībām neliels cheat meal nevienam nenāks par ļaunu. Šodien esmu atnesis eklērus, protams, ne pirms startā, bet kā mazo simbolisku balvu pēc smaga darba, un es lūkšu organizatorus nodot to dalībniekiem. Es apsveicu visus dalībniekus, lai uzvar labākie, lai Latvija šodien izskatās spēcīgā. Paldies un veiksmi visiem!